Sveicināti! Mēs sākam jaunas programmas apgūšanu Adobe Illustrators. Lūk, šī te programma. Adobe kompānija ir ļoti daudz programmu, kuras savā starpā ir saistītas un ir līdzīgas pēc uzbūves, pēc rīkiem, un tai pašā laikā ir nopietnas atšķirības starp viņām. Ja mēs visumā paskatīsimies, tad Photoshops ir rastrgrafikas programma, Illustrators ir vektora grafika, InDesigns vairāk paredzēt žurnāliem, tekstiem un attēliem, Premiere Pro tas ir video montāžai, griešanai, apstrādei, līmēšanai kopā, Dreamweaver saitu izstrādei, Lightrooms līdzīgs Photoshopam, tikai šeit vairāk tiek runāts par darbu ar gaismu, After Effects ir animāciju izveidei, kas ir līdzīgs Premiere Pro. Izņemot šīs te programmas ir vēl daudz citu. Šodien mēs sākam runāt par lūk šo. Un īsumā, kas ir Illustrators? Illustrators ir vektora grafikas programma, ko izmanto grafiskajā dizainā. Un tā var apstrādāt gan vektora attēlus, gan rastra attēlus. Atceramies, ar ko atšķiras vektors no rastra. Vektors tiek veidots pēc formulas principa, tātad tiek dots, piemēram, šī te apļa diametrs, krāsa, un neatkarīgi no tā, cik tuvu mēs viņu pievelkam, mēs redzam gludu līniju. Rastra grafikas programmas atceras katra pikseļa toni, atrašanās vietu, un tāpēc mums ir ļoti nozīmīgs attēla izmērs. Un, lai cik kvalitatīvs būtu attēls, velkot klāt kādu punktiņu, viņš paliks neskaidrāks, jo parādīsies pikseļi jeb rastri. Tagad paskatīsimies uz pašu programmu Adobe Illustrator. Ja mēs viņu taisām vaļā, tad mums parādās tukšs loks, kurā mēs redzam kaut kādas sagataves, kuras mēs varam izvēlēties jau gatavus formātus. Ja mēs esam pirms tam strādājuši Illustratorā, tad šeit ir apakšā mūsu iepriekš atvērtie darbi, un tāpat mums ir New File opcija, un mēs varam izvēlēties jaunu dokumentu, vai arī attaisīt jau kādu esošu dokumentu ar Open. Atveram New File, te mēs varam arī paņemt vai nu jau gatavus formātus, vai uzstādīt savējo. Šeit mēs varam dot nosaukumu, piemēram, projekts 1, un apakšā mēs varam izvēlēties lapas izmērus. Tā kā mēs Eiropā strādājam ar centimetriem un milimetriem, tad es izvēlos milimetrus un uzstādu savu lapas izmēru. Piemēram, A4 formāts, horizontālais 297 reiz 210. Varam uzstādīt atkāpes no visām pusēm un izvēlēties krāsu paleti. Atgādinu, ka ja mēs strādājam uz ekrāna, mēs ņemam RGB krāsu paleti, ja mēs to plānojam printēt, tad mēs izvēlamies CMYK. Izvēloties CMYK krāsu paleti, mums krāsas būs blāvākas, bet viņas atbildīs tām krāsām, kuras būs tad, kad mēs būsim izprintējuši darbu uz papīra. RGB, tad, ja mēs neplānojam printēt, vienkārši strādāt uz monitora. To es arī izvēlos. Izšķirtspēja 300 pikseļi, tā ir ļoti laba izšķirtspēja, pie tās arī paliekam. Un spiežam Create. Šajā logā mēs pirmām kārtām izvēlēsimies vienādu režīmu. Pēc noklusējuma stāv Essential režīms, ieslēdzam visi kopā Essential Classic, lai mēs visi strādātu vienā un tai pašā sistēmā. Un tagad es nedaudz pastāstīšu par to, ko mēs redzam uz ekrāna. Pašā augšā ir menu josla, te mēs varam piekļūt pie visiem instrumentiem, pie visām opcijām, kas attiecas uz programmu. Caur šiem menu lodziņiem mēs principā varam veikt jebkuru darbību. Zemāk ir instrumentu josla jeb control bar, kas mainās atkarībā no tā, kāds man ir izvēlēts instruments. Tātad es spiežu uz instrumentu un man mainās šī te josla. Te ir dokumentu panelis. Dokumentu panelī mēs redzam visus mūsu atvērtos dokumentus. Tātad, ja es atvēršu vēl kādu, tad viņš parādīsies te, tālāk un tālāk. Te atrodas toolbars, un te atrodas instrumentu paneļi. Jūs redzat, ka es viņus viegli pārvietoju pa ekrānu, aiz augšiņas, uzbraucot uz jebkuru instrumentu, mums parādās panelītes, kurš paskaidro, kā šis instruments darbojas. Paneļi ir veidoti, lai veiktu dažādas darbības. Šos te paneļus mēs varam arī staipīt apkārt, mēs varam viņus
atdalīt vienu no otra un aiztaisīt ar krustiņiem, ja tie nav vajadzīgi. Piemēram, izvelkam ārā, nospiežam krustiņu, lūk šitā te. Vai arī spiežam krustiņu uz visu un mums tas viss pazūd. Es to aiztaisīju ar domu, ka ja jūs kādreiz nejauši aiztaisāt savus instrumentu vai citus paneļus, jūs viņus vienmēr varat atrast un tagad paskatīsimies, kur. Windows sadaļā mums ir visi instrumenti. Tātad, lūk, ir toolbars, ņemam Advanced toolbar, un, lai viņš mums nemētātos kaut kur uz ekrāna, braucam pa kreisi, un tad, kad mums parādās, lūk, tāda zilgana līnija, mēs palaižam. Instrumentu josla tiek pielīmēta pie ekrāna kreisās malas. Tas pats ar paneļiem. Window, un meklējam Layers, jeb F7. Un arī ņemam aiz augšas un pielīmējam pie labās pusītes. Un turpmāk mēs tā arī izmantosim mūsu paneļus un instrumentus. Ja vajadzēs kaut ko klāt, tad mēs pieliksim arī izņemot no Windows sadaļas. Apakšējā daļā mēs redzam plānu līniju, kurā ir skala, ar kuras palīdzību mēs varam pārvietot mūsu lapiņu pa ekrānu, tāpat kā Wordā principā. Tātad te mēs varam redzēt mērogu, artboard skaitu, šajā gadījumā 1, un instrumentu, kuru mēs izmantojam. Nu un pašā centrā, lūk šī te baltā lapa, tas ir mūsu izveidotais artboards, kuru mēs izveidojām pēc noteiktiem izmēriem. Artboardu var būt vairāki. Photoshopā tā ir viena lapa, Illustratorā var taisīt daudz vairāk. Ar šo sānu paneļu palīdzību mēs varam strādāt. Katram no šiem paneļiem ir ātrie taustiņi, piemēram. Direct Selection Tool ir A burtiņš, V burtiņš ir vienkārši Selection Tool, izdalīšanas instrumentam ir M burtiņš. Ja mēs paņemsim izdalīšanas instrumentu, mēs varam novilkt, piemēram, taisnstūri. Atlaižam pelīti, velkam vēlreiz, mums ir otrs taisnstūris. Ja mēs velkot nospiežam Shift, mēs veidojam precīzu kvadrātu. Ja mēs paturēsim pelīti uz šī te stūrīša ar 3 stūrīti, mums atvērsies citas opcijas un mēs varam izvēlēties, piemēram, elipsi. Un darbojas tieši tāpat kā kvadrāts. Velkam, mums ir elipse, velkam un turam nospiestu Shift, mums ir aplis. Lai būtu interesantāk, es uzreiz parādīšu krāsu paneļus. Lūk, šis augšējais baltais, tas ir aizpildījuma kvadrātiņš. Ja mēs uz viņu nospiedīsim, noklikšķināsim 2 reizes, mēs varam izvēlēties krāsu, piemēram, sarkanu, un mūsu objekts būs aizpildīts ar lūk šo te krāsu. Apakšā ir kontūras apzīmējums. Citiem vārdiem sakot, šim objektam ir melna kontūra. Ja mēs viņu pievilksim tuvāk, mēs to redzēsim. Ja es gribu nomainīt kontūras krāsu, dubult klikšķis uz kontūru un iezīmēju, piemēram, zilu krāsu. Un tagad šī kontūra ir zila. Ja es gribu samainīt kontūras krāsu un aizpildījuma krāsu vietām, es nospiežu uz šo te bultiņu un man kontūra tagad ir sarkana un aizpildījums melns. Mēs to varam redzēt pievelkot tuvāk, piemēram, ar palielināmo stiklu. Starp citu, jūs redzat, ka pievelkot tuvāk mums neparādās pikseļi. Tas liecina par to, ka mēs strādājam vektoru grafikas programmā. Lai mums nebūtu jāvelk ar palielināmo stiklu un viņš katru reizi jāmeklē, lai mēs varētu mierīgi pārvietoties, izmainīsim nedaudz Illustratoru uzstādījumus. Ejam uz Edit, Preferences, General, un te ieliekam ķeksīti sadaļā Zoom with Mouse Wheel. Tātad palielināt ar peles ritentiņu. Spiežam OK. Un tagad mums vairs nav vajadzīgs lūk šitais te instruments. Mēs pie jebkura instrumenta ar peles ritentiņu varam palielināt un samazināt. Lai pārvietotos, pēc idejas ir domāta lūk šī te rociņa. Mēs viņu nospiežam un varam pārvietoties pa mūsu ekrānu. Atkal, to mēs neizmantosim. Pie jebkura instrumenta, ja mēs nospiedīsim Space taustiņu uz klaviatūras, mums parādās rociņa un ar kreiso peles taustiņu mēs varam pārvietoties. Tas mums atvieglo darbu. Vēl viena lieta, ko es nepateicu par šiem te instrumentiem. Ja es nospiežu pavelku, man ir objekts. Ja es vienkārši noklikšķinu, man parādās iespēja piešķirt šim objektam izmērus pa X un Y asi. Tātad mēs varam piešķirt izmēru, piemēram, 50 mm pa X asi un, piemēram, 80 pa Y asi.
un mēs iegūstam šādu objektu, kuru, protams, ievilksim iekšā mūsu darbā. Tagad, ar ko atšķiras šie divi instrumenti? Selection Tool un Direct Selection Tool. Tātad ar Selection Tool mēs varam izdalot objektu, piešķirt viņam noapaļotas maliņas, mēs varam rotēt viņu, lūk šādi, mēs varam palielināt un samazināt objektu. Turot nospiestu Shift mēs to darām proporcionāli, atlaižot Shift mēs viņu deformējam. Un, protams, pārvietot. Ar Direct Selection Tool mēs varam strādāt ar endkur punktiem. Lūk, šie ir endkur punkti. Ja mēs uz viņu noklikšķinām, mēs varam vai nu viņu kaut kur pavilkt atsevišķi, vai nu izmantot šīs palīglīknes, lai ietekmētu punktus. Lūk, šādi. Tad, principā, no parasta kvadrāta mēs varam uztaisīt jebkādu objektu. Savukārt no apļa, ja mēs izdalīsim šos punktiņus, vai, piemēram, pavilksim aiz šī punktiņa un turēsim nospiestu Shift taustiņu, mēs varam uzzīmēt olu. Lai viņa būtu smukāka, varam pavilkt vēl šos punktus. Nokopēt kaut kādu objektu mēs varam izmantojot taustiņu Alt uz klaviatūras. Nospiežam Alt, velkam, un mums ir kopija. Dzēst ar Delete. Nodzēsīšu šos objektus un parādīšu vēl vienu interesantu instrumentu Pen Tool. Pagaidām tikai uzmetīsim aci, kā viņš darbojas. Klikšķinot, mums rodas punkti, tādā veidā veidojas forma. Ja mēs noklikšķināsim un nelaižot peles kreiso taustiņu vaļā vilksim, mums veidosies liekta forma. Pietuvojoties sākumam, noklikšķinot uz pirmo punktiņu, mēs aizveram formu un mums veidojas laukums. Ja mēs nospiežam uz šo pārsvītroto kvadrātiņu, mēs noņemam aizpildījumu šai formai. Tāpat kontūras krāsu jebkuram objektam mēs varam mainīt ne tikai te, bet lūk šajā krāsu lodziņā. Nospiežam uz Show Options, mums atveras šī lodziņa izvēlne, un mēs varam izvēlēties, piemēram, aizpildījuma krāsu un kontūras krāsu. Pie tam mainīt arī krāsas gradāciju, un, protams, mainīt viņas vietām. Nākamais panelis, kuru mēs varam apskatīt, tas ir Align panelis. Lūk, F7. Mēs viņu noliekam pagaidām te. Mums ir izdalīts viens objekts. Tāpat kā Wordā, mēs varam šo objektu pārvietot, piemēram, uz kreiso pusi, uz labo pusi, pa vidu, augšā, lejā. Ja mums ir izdalīti divi objekti, tad mēs viņus pārvietosim nevis attiecībā pret pašu artboardu, bet attiecībā vienu pret otru, piemēram. Uz vienas vertikālās asas vai uz vienas horizontālās asas vai kaut kā mēs viņus kombinējam. Ļoti ērts instruments. Vēl viens objektu modificēšanas paņēmiens ir sadaļā Pathfinder. Ja mēs atveram šo, tad izdalot, piemēram, divus objektus, mēs varam viņus apvienot vienā vai izgriezt no viena objekta citu objektu, vai atstāt tikai to objekta daļu, kura apvienojas abiem objektiem, pārklājas. Vai atkal atstāt tikai tās daļas, kuras nepārklājas. Tātad visādas interesantas kombinācijas varam taisīt. Vai, piemēram, atdalīt visas šīs daļas vienu no otras. Paņemam Direct Selection Tool, un šādā gadījumā mēs varam atvienot visus šos objektiņus vienu no otra. Šos paneļus mēs varam pievienot mūsu paletēm un samazināt vai palielināt tās. Tāpat arī pārvietot viņas kompaktāk, lai viņas nav vairākos slāņos, bet ir vienā slānītī. Labi, tas arī ir tāda īsa ievada lekcija par pašu sākumu darbā Illustratorā. Nākamajā reizē parunāsim par Tool Panel, par visiem šī paneļa instrumentiem. Pagaidām veiksmi darbā, visu labu!